Sižetu sērijā, kur veidojam gatavojoties brāļu kapu 75. gadadienai, kas būs 11. novembrī, tātad Lāčplēša dienā, uzaicinājām vēstures pētnieku Valdemāru Eihenbaumu pastāstīt par viņa pētījumiem. Brāļu kaps sadalās divas daļas. Varbūt vairākas daļas vēl strelnieku nodaļams, bet konkrēti centrālais ansamblis sadalās divas daļas. Tas ir svinību daļa, kas ir augšā, un apakšā ir nāves ieleja, kas ir faktiski piemiņas daļa. Un te ir savi nosacījumi, kas arī ieprojektēja arhitekti, jo ziedu altārs bija domāts, kā nolikt vainagus un lentas var izlasīt. Un cilvēkam nav jālocas pie zemes, un viņš noliek šeit savus vainagus visa tajā garumā, tā kā piemiņa šiem karavīriem. Un šeit arī augšējā daļa notika svinības. Te varēja spēlēt mūzika, te runāja runas, dziedāja dziesmas, bet lejā ir stingri aizliegt dziedāt, soļot. Karavīri gāja brīvsoli pa apakšu, un lejā faktiski ziedus nelikuši pie mātes. Tas ir sākas tas vācu laika, kaut kā sākuši likt pie mātes tēva ziedus. Tas turpinājās padomju laika, un kādu laiku pēc Latvijas atjaunošanas arī tas turpināja to tradīciju. Ļoti grūti bija panākt, lai ziedus liek šeit. Ziedu altārim abās pusēs ir novietoti simboliskie zobeni. Tas simbolizē tos ieroču trofejas ieročus, ko ieguvuši karavīri. Un šīs trofejas ieroči sasieti bunti un ar ozolu vainagu. Ozolu lapu vainags simbolizē varonības simbols. Tas ir ieročis, kas atņemti ienaidniekam. Tagad no brāļu kapa augstākās terases, uz kuras ir svētā uguns un ziedu altāris, nokāpsim kapu laukā pie vienas no galvenajām simboliskajām skulptūrām. Viens no galvenajiem simboliem ir, protams, divu brāļu skulptūra, kas atklāta 1937. gadā, bet šī ir ļoti simboliska skulptūra, jo tie ir divi brāļi, jo faktiski brāļu termiņš ir parādās arī brāļu kapi, brāļu ieroču brāļi un tā tālāk. Kā tas izveidojas, jo šie brāļi jaunākais un vecākais ar bārdu jaunākais, kas krituši par Latviju, viņi tur priekšā vairogu. Vairogs tas ir simbols, kā viņi caur savu nāvi tomēr aizsargā mūsu tēvu zemi, neskatoties, kā viņi krituši. Protams, ir varonības simbols ozolapas un senču krusts. No sākuma tie bija domāts parastais kristīgais krusts, bet tomēr nolēmā, ka tuvāk tomēr latviešu brāļu kapiem būtu senču krusts. Kāpēc termiņš brāļi? Jo agrāk vēl tagad daudzas valstis karaspēku vienības veido no atsevišķiem novadiem. Anglijā, piemēram, līdz šai dienai katrai pulks pieder pie kaut kādas grafistes, un viņi nesa grafistes simboliku. Arī agrāk, kad bija pirmie zemesargi, latviešu zemesargi, Zviedru laiku, Zviedru kara augsne, kur viņam uzlikts piemineklis, tur arī faktiski veidojuši karaspēku no viena novada karavīriem. Un faktiski visi viena novada dzīvojuši cilvēki, viņi kaut kā sarādojas ar laiku. Un tāpēc arī tas brāļu jēdziens ir karavīru kā simbolika.